Tad ejam atkal uz Create Design pogu. Un mazliet, lai mums būtu kaut kas savādāk, mēs paņemsim ar jums Facebook postu. Te pārlējam uz leju, un tad šeit jūs atradīsiet Facebook postu. Viņam ir mazliet savādāks izmērs. Un tagad paskatīsimies vēlreiz, ko tad mēs zinām, ko mēs iegaumējam, un kaut kāds jaunus elementus arī parādīšu. Nataļa, varat pagaidīt, man neiet kaut ko. Jā, protams. Šeit pie tās pirmās pogas dizaina mēs varam paskatīties arī sagatavas, kuras mums rekomendē izmantot. Mēs varam arī ielikt šeit tēmu. Es uzrakstīšu tagad travel, ceļojumi, un tad šeit atkal var paskatīties, kas tiek piedāvāts, un atzīmēt kādu no tiem, ko, piemēram, jūs vēlaties tālāk modificēt. Tad nevienmēr nav obligāti, ka jums pašiem visu no nulles vajag veidot. Jā, jūs droši varat vienkārši parulēt, paskatīties, ka tiešām jums patīk. Jūs varat pievienot arī vairākas jaunas lapas ar Add Page. Un tad atkal vēl varat paskatīties. Un galvenais skatīties, lai nav tie kronīši, jo atcerieties, ja būs kronīts tur virsū, tad šīs dizains ir par maksu. Jā, arī, kur, piemēram, šits ir pro, un te arī ir pro, pārējie ir bezmaksas. Nu, re. Un tad jūs varat viņus pielāgot savām vajadzībām. Un, piemēram, jums iepatīkās kaut kāds šrifts, jā, tad droši mums varam viņu paņemt, un tad varam vienkārši ierakstīt to tekstu, kas mums ir vajadzīgs, jā. Vai tieši otrādāk, mums patika, kāda tur ir bilde, jā, tad mēs varam bildi atstāt un tekstu izdzēst, jā, un tad izmantot šo te attēlu. Un tad te kaut ko veidot. Vai nu tieši otrādāk, ka jūs varat nomainīt kādu bildi. Tad jūs varat pie elementiem aiziet un pierakstīts, paņemšu road, ceļš, un tad attiecīgi mēs varam izvēlēties kādu citu bildi. Un tad viņu uzvilkt. Un te ir tāds moments, mēs varam noklikšķināt labo taustiņu uz attēla un noklikšķināt pogu Replace Background. Replace Background, viņš aizvieto фону. Да, то есть заместить фоновый рисунок. Un tad, kad mēs to noklikšķinām, mums automātiski šīs te loks, šī bilde, viņa palielinās uz visu laukumu. Un jūs nevarat atlasīt šo attēlu, tāpēc, ka šīs attēls tagad ir daļa no dizaina, ja? Viņš ir fons. Ja mēs viņu pievienotu vienkārši pa virsu, tagad nodublāšu vēlreiz, paņemšu citu attēlu. Ja mēs vienkārši šādi uzvelkam viņu tā kā augstāk, ja? Redziet, viņš ir daļa no attēla. Tas nozīmē, ka visu laiku, tiklīdz kaut ko atlasīšu, tad šīs fons arī atlasās kopā ar tekstu, ja? Un viņš bīdās. Bet tad, kad mēs viņu noklikšķinam ar labo taustiņu un pasakam viņam, ka viņš būs fons, replace background, tad viņš tiek ievilkts iekšā tajā fonā, ja? Un tagad tik viegli viņu nevar te atlasīt. Jūs varat droši tad atlasīt tos elementus, kurus jums vajag, un tos pabīdīt. Bet tā, lai jūs varētu mainīt fona bildi, tad jums būs jānoklikšķina 2 reizes. Un tad jūs varat viņu mazliet pabīdīt, ja? Tad jūs ienākat iekšā tā logā, backgroundā, un tad jūs varat, piemēram, attēlu nomainīt, mazliet pabīdīt pa labi, pa kreisi, vai arī uz augšu, uz leju, ja šis attēls jums ļauj.
Šobrīd mana bilde ir horizontālā, un te spilgtā krāsā ir iezīmēts tas, kas ir redzams, ja? Tas, kas man ir zīmējumā, un tas, kas ir mazliet caurspīdīgs, paliek. Tad šī daļa, viņa neiet iekšā mūsu dizainā, ja? Viņa tiks noslēptā. Un tāpēc diezgan viegli var pielāgot, kā mums pēc mūsu vajadzībām attēlu. Un, protams, jūs varat arī palielināt, nekas, ka tas ir fons, ja, droši jūs varat palielināt vai samazināt bildi. Un tad, lai izietu laukā, tad jūs vienkārši klikšķiniet maliņā, un rekur viss ir, ja. Tad bilde ir nostiprināta, un teksts paliek arī savā vietā. Šeit savukārt ir forši, ja ir kaut kādi, nosauksim tos pēc sarežģītām sagatavojumiem, kad ir vairāk tiek izmantotas bildes, jā, nekā tikai viena, ka, piemēram, šeit. Tad vienkārši jums pašiem vieglāk, ja jūs vēlaties tur ielikt vairākus attēlus, jā, tad jums nav jādomā par izkārtojumu, jums uzreiz ir, jums viņš patīk, un tad, ko jūs darat, jūs vienkārši tad paņemat tos attēlus, kurus jūs vēlaties ielikt, un viņus tad šeit liekat virsū, jā. Kā jūs redziet, arī uz šī dizaina mums visas bildes ir vienādos toņos. Ja, viss ir maigās krāsās, zilā un dzeltenā. Tad, ja pat kaut kāda bilde tur bija mazliet savādāk, tad viņa ir pielāgota attiecīgi, lai labi izskatās. Un šis ir labs dizaina piemērs, kur visas krāsas ir sabalansētas. Gan bildes ir sabalansētas, gan formas. Un tad mums ir teksts, kurš ir lasāms, viegli lasāms. Mums ir elementi, kuri nav smagi, mazliet smagāks objekts ar daudziem elementiem ir mazāks. Ja viņš, piemēram, būtu lielāks, tad viņš atkal dotu lielāku smagumu. Ja, tad šādi veidojās arī tad dizaina balans. Ir brīvā telpa, ja, white space, apkārt tekstam, viņš nav tā kā pilnīgi saspiests, viņš elpo, tāpēc arī labi viņš izlasās. Šeit savukārt arī tas pats, ja gadījumā kaut ko vajag, tad jūs vienkārši ieliekat iekšā, un šis bildes arī ieliekas kā daļa. Jā, tur iekšā ļoti viegli to var izdarīt. Ja jūs tiešām gribat fotogrāfijas kaut kāds, tad lielisks veids. Un, protams, jūs varat viņus pēc tam vēl pabīdīt un kaut kā izkārtot savādāk. Ja jums liekas, ka šis dizains jums, jūs vēlaties viņu mazliet aplietot. Tad atceramies, kad mēs rakstam tekstu, mēs izvēlamies fontu, mēs izvēlamies tātad šeit, kā viņš rakstās, kādi ir burti tiek izvēlēti, tad ir izmērs, tad krāsa. Krāsu mēs varam taisīt tātad jebkuru no lotajām, vai nu izvēlēties krāsu no bildes, vai arī izmantot default colors, vai arī iet šeit uz to aplītī un izvēlēties jebkuru citu toni, kurš liekas jums te derēs. Kad mēs strādājam ar tekstu, tad, kā jūs redzat, jūs nevarat ieraudzīt šeit gradientu, ja mums ir elements. Ielikšu taisnu stūri. Ja atceramies R burtiņš, tad viņam, kad mēs izvēlamies add color, mums te parādās vēl gradients. Ja mēs vēlamies gradientu tekstam,
Kā jūs redzat, viņš te mums nepiedāvā gradientu uz tekstu. Tas ir bišķi sarežģīti sanāk. Jo te mums ir stils tikai rakstīt, un gradients var tikt uzlikts uz tā kā objektu, ja, kas nav teksts. Bet ir citas iespējas, mēs pēc tam vēlāk arī apskatīsim, kā var tomēr apiet šo te rīku, ja, un tomēr iekrāsot no vienas krāsas ar pārēju kādu tekstu. Visi elementi, kad mēs viņus bīdam, pārvietojam, tad viņš mums programma parāda, cik tālu viņi atrodas no malām, parāda centru, ja, ar rozā līnijām var izsekot un precīzi viņu novietot. Ir arī zem 3 punktiņiem mums ir poga position, pozīcija, un šeit mēs varam izvēlēties, piemēram, izlīdzināšanu. Te ir align to page, выравнивание по странице, izlīdzināšana pēc lapas, piemēram, uz augšu. Un redziet, pēc bounding box, tad pēc teksta rāmja tiek izlīdzināts, ja, šis elements pret lapu. Tad es izvēlējos top, un tad līdz augšai, ja, viņš aizgāja tieši tam rāmītim. Mums nelīdzina viņš šādi, ja, pēc burtiem, ne. Tāds nenotiek. Mums tiek izlīdzināts tieši pret bounding box. Ja būs pa kreisi, tad rekur viņš pie kreisās maliņas aiziet. Ja jums vajag nocentrēt, tad droši spiediet pogu centru pie labās maliņas apakšā, ja, vai center middle, rekur ir, ja. Tad middle ir horizontāli pa vidu, un center ir centrāli vertikāli. Te ir rotācijas iespējas, var arī droši ar roku pagriezt, vai arī tāpat. Kad mēs pagriežam elementu, viņš dod kustīgumu sajūtu, ja, ka viņš vairs nestāv, un tad tur ir jāskatās, vai tas ir tas efekts, ko jūs vēlaties panākt, ja, lai jūsu lasītais to sajūtu. Jo izdarīju mazu lietu, ja, mazliet viņu pagriežu, bet uzreiz visa dzīve izmainījās, var tā teikt, ja. Viena lieta, kad viss stāv kā vertikāli, ja, un kad ir pagriezt, tad uzreiz ir kā savādāk sajūts. Tad, ja mums ir objekti, mēs varam viņus sagrupēt, mēs varam atlasīt viņus ar pieturot shift, varam noklikšķināt labo taustiņu un izvēlēties grupu, vai arī pat neejot uz labo taustiņu, šeit mums parādās poga grupa, un mēs varam sagrupēt elementus kopā. Un tad ar vienu klikšķi mēs varam visus pārvietot. Tas ir labi, ja mums ir daudz elementu mazo uz mūsu dizaina, tad vienkārši vieglāk viņus visus paņemt un ar vienu mājienu pēc tam pārnest, ja, vai noslēgt vai pārkrāsot. Ja mums vajag atgrupēt, tas pats noklikšķinam uz elementiem, un te ir poga ungroup, tātad atgrupēt, un katrs objekts atkal paliek pats par sevi. Zem tātad šim te 3 punktiņiem mums ir dažādas vēl opcijas. Jā, mums ir kopija, ir kopija style. Nu, pieņemsim, mums rekur ir travel teksts. Es tagad paņemšu vienkārši jaunu tekstiņu, visam parasto. Un uzrakstīšu tekstu kā no iekrāsošu krāsā, lai mēs redzam. Un skatieties, mēs varam aiziet uz 3 punktiņiem, noklikšķināt kopiju style, un tad noklikšķināt uz elementu klik,
Un tad šis stils ir nokopēts, redziet? Elements netiek pagriezts, tikai tiek nokopēts pats stils. Vēlreiz. Mums bija teksts uzrakstīts, pārkrāsots kādā citā krāsā. Mēs vēlamies, lai šis teksts izskatās tāpat kā travel. Noklikšķinam uz viņiem uz 3 punktiem klik. Un tagad kopijas stēlu mēs nokopējam stilu, kurā tagad šīs atrodas, un tad noklikšķinam uz elementu, kuru mēs gribam pārveidot. Ir. Ja gadījumā mums vajag to izdarīt vairākiem. Nokopēšu, uztaisīšu vēl vienu. Kur te mums arī ir let's travel, ja? Tad iezīmēju copy style. Un tagad es no maliņas paņemšu kliktūru pavelku un iekrāsošu šos divus tekstus. Un redzēt, automātiski viņi arī abi divi mainās. Augšējais tiek pārtaisīts tādā pašā stilā kā šīs augšējais, un apakšējais teksts ar šo. Vēlreiz. Mums ir divi teksti. Let's travel. Ja? Mēs vēlamies, lai uzrakstītu vēl kādu tekstu arī tajos pašos šriftos. Protams, vēl viena iespējas varat vienkārši viņus nokopēt, Ctrl+C, Ctrl+V, tad varat tur ierakstīt, ko jūs vēlaties. Ja? Šī arī ir opcija. Bet jūs varat vienkārši paņemt, iezīmēt to, kas jums tik patīk. Tad 3 punktiņi, copy style, vai arī Ctrl+C, un kliktūru pavalku uz to, ko vēlos nomainīt. Un re, kur ir. Pamēģiniet, uztaisiet tagad dizainu, aiziet uz dizainu, izvēlieties to, kas jums paņemiet tēmu travel, jā, lai visiem ir viena tēma. Un tad paņemiet tādu sakatavi, kur būtu 2 dažādi stili, jā, 2 dažādi fonti, un tad viņu nokopējiet, uztaisiet vēl vienu kopiju, un tad pierakstiet blakus vēl 2 tekstus, un tad viņus nokopējiet stils uz šo te tekstu. Tagad par to, kā mēs varam eksportēt dizainu. Jums te varbūt diezgan daudz lapu, jā, es te vairāks jau izveidoju. Un, kad mēs gribam eksportēt gatavu, tad mēs noklikšķinām uz pogu share, dalīties. Ja ir kaut kāds tur jums kādā citā valodā, tad skaties vienkārši šo zīmi. Jā, ar to bultiņu tas ir eksportēt, nozīmē, vai padalīties. Un tad te ir rakstīt share this design. Ir iespējas ierakstīt e-pastu ar cilvēku, lai viņš varētu apskatīt. Es jums nerekomendētu pagaidām ar šo baigi izrauties, lai viņš jums nesčakarējusi. Tad atkal tur ir kolaborācijas, visādi momenti, kurš var apskatīt, cik daudz cilvēku var apskatīt ar maksumumu vai bezmaksas, jā. Bet mūs interesē šeit zemāk. Zemāk mums ir poga download. Download ir lejuplādēt, ja? Kad mēs uz viņu noklikšķinam, tad mēs izvēlamies faila tipu. Un te ir piedāvātais variants ar PNG. Jūs atceraties, tad PNG ir labā kvalitātē bildi, ja? JPEGs būs vairāk saspiests, ja? Mazliet sliktāka viņa būs kvalitāte.
VGA būs labāka kvalitāte, tāpēc viņš arī šeit stāv suggest. Ja gadījumā to, ko jūs te veidojat, jūs gribat pēc tam printēt laukā, tad droši ņemiet šo PDF print. Ja, noklikšķiniet šeit, un tad viņš tiks izvēlēts. Ja jūs veidojat video, un video mēs veidosim tālāk, vēlāk, tad jūs klikšķināsiet šeit MP4 video. Tad izvēlamies tipu, un tālāk, kuras lapas mums vajag. Šeit ir select pages, izvēlēties lapas. Pēc noklusējuma viņš liek visas lapas eksportēt. Ja jums vajag tikai kādu vienu, tad droši atvēram ar bultiņu šo te sarakstu. Un vieglāk, kad mums te ir daudz jau dizainus, nevis tur iztiksēt pa vienam, bet noņemt visu ar vienu klikšķi šeit uz all pages. Ja, pilnīgi viss tiek noņemts. Un tad, ja parasti jūs vēlaties eksportēt to dizainu, kas jums šobrīd ir atvērts, un tas ir current page, tā kā esošā lapa, uz kuras jūs esiet. Jā, arī kur ir page 8. Un tad jūs vienkārši viņu noklikšķināt. Ja jūs kaut ko citu vēl vēlaties, jā, droši parulējiet, tad var arī atlasīt. Šeit ir šāds arī moments, ka, kad jūs paņemat tikai šo, jā, tad download, jūs viņu lejuplādējiet. Viņš tiek lejuplādēts kā atsevišķa bildītē, ja? Kur viņi te ir. Bet, ja jūs paņemsiet vairākas lapas, piemēram, vēl kaut kādu vienu, ja? Tad šī gadījumā viņš pierakstīja, kuras lapas jūs gribat eksportēt, un viņš eksportē viņu kā zip failu. Ja, kad ir vairākas. Ja ir viens, tad jā, tad viss ir kārtībā. Ja ir vairāki, protams, arī ir kārtībā, bet vienkārši ir tā, ka viņš tad taisa zipiņu, lai es būtu vairākas lapas. Tad šeit ir arī save download settings. Jā, arī kur šeit zips parādījies. Un jūs varat arī noklikšķināt, lai tiktu tas noklusētās izmaiņas saglabāts, lai vieglāk būtu eksportēt pēc tam. Šis ir tas minimums, kas te ir jāzina. Daudz vairāk mēs šo nodarbību ietvaros neskatīsimies, jā. Galvenais tas pamats, pēc kura jūs varat viņu eksportēt, un tad tālāk droši jūs varat vēl palasīt un paskatīties citas iespējas. Nu tā. Un visas bildes, īpaši, ja jūs kaut kādus attēlus liekat, ko jūs izmantojat no sava datora, pārliecinieties vienmēr, kāda viņiem ir kvalitāte. It īpaši, ja jūs pēc tam viņu gribat printēt, jā, tad, protams, jums tur jābūt diezgan labā soma, labai kvalitātei. Šeit viss, kas tiek piedāvāts, principā ir diezgan labā kvalitātē. Parasti nekāda problēma nav. Nu, ja vien jūs netaisat kaut kāds liela formāta drukas. Tā, un vēl pāris vārdi par position. Tad mēs varam pabīdīt. Varbūt es vienkārši šeit uztaisīšu taisnus stūrišus. Tā būs vieglāk. Uzlikšu vairākus taisnus stūrus, iekrāsošu viņus dažādas krāsās, lai mums būtu vieglāk atšķirt, kas nekas. Nu, piemēram, man ir 3 objekti. Un mēs varam viņus pabīdīt, tā kā lekt ar viņiem uz augšu, uz leju. To mēs varam darīt ar taustiņiem. Kontrol un kvadrēta iekaviņa, kur atrodas krievu burtiņš H. Tur mēs bīdam objektu uz leju. Tur, kur ir kvadrēta iekaviņa pa labi,
tad kontroli un iekaviņa pa labi, tur ar tām pogām mēs varam pacelt uz augšu. Tad kontroli plus šāda iekaviņa uz leju, pabīdīt objektu. Un kontroli kvadrāti iekaviņu uz otru pusīti. Tad uz augšu. Protams, jūs varat izmantot position, layers, un šeit viņus mainīt vietām. Bet tad, kad jūs esat dizainu, tad, protams, diezgan ātri jūs varat to izdarīt. Tīpaši, ja jums nav pārāk daudz elementu. Ja jums ir daudz elementu, noteikti, tad vieglāk iet uz layers, un šeit jau redzēju, ko kur pabīdīt. Ja jums ir vienkārši kaut kādi pāris objekti, kontroli iekaviņu paklikšķināt vairākas reizes, nav tik sarežģīti, un tas vienkārši ātri, jā, būs. Un vēl jūs varat arī nobloķēt visu lapu. Piemēram, kad jums viņa ir gatava, jūs negribat, lai kaut kas ar viņu notiktu. Jā, jūs varat droši klikšķināt šo atslēdziņu, tad visi objekti uz lapas tiek nobloķēti un nekas nevar tikt izbīdīts. Tiklīdz jūs noklikšķiniet atkal, tad, ja visi objekti tagad atkal ir pieejami izmainīšanai. Ja jūs gribat nobloķēt tikai vienu elementu, tad ir jānoklikšķina uz šo elementu, tad 3 punktiņi, un tad šeit attiecīgi var noklikšķināt loku. Ja mēs vēlamies vairākus objektus izlīdzināt, tad to mēs varam darīt. Šeit pie position un pie arrange izlīdzināšanu. Ja nevis pie slāņiem, bet pie arrange pogas. Un šeit rekur ir mūsu left, middle, top, bottom. Izmēģiniet. Kerning ir attālums starp burtu pāriem, ja, trekking starp visiem. Un, kā es jau teicu, kad mums bija lekcija par tipografiju, tad katram, protams, pēc noglusēm jau ir plus-mínus optimālais attālums starp burtiem, bet ja mēs pat paskatīsimies mazliet ciešāk, un te es sazīmē, redziet, mazos taisnus stūrīšus, lai būtu redzams, kā tomēr atšķirās tie attālumi starp objektiem, starp burtiem. Jā, pat ja liekas, ka jā, tur viss ir optimizēts, bet viņi ir dažādi. Principā, ja viņi būtu vienādi, tad priekš mūsu acis liektos, kā ir pārāk šķīvi, ja, un nesmuki izskatās. Un tāpēc cilvēki, kuri vispār strādā ar tiem tekstiem un ar dizainu ļoti cieši, tad viņam ļoti patīk tieši tā kā manuāli, lai būtu iespēja pielīdzināt vai attālināt burtus. Šeit tas, kas mums tiek dots, ir letter spacing, jā, kur mēs vienkārši varam viņus mazliet pabīdīt, bet tas nedod mums pārāk lielu vadību. Un leading. Par leading vēl atsevišķi gribu pateikt, šeit ir interesanti, kā mēs varam ar viņu strādāt atkarību no tā, kāds teksta laukums mums ir izvēlēts.
Nu, re, kur skatāties. Man ir šobrīd vienkārši teksta laukums ar 3 vārdiem, ja? Tā kā katrs caur enter ir uzrakstīts. Te ir bounding box tekstā. Ārējā kā kvadratiņš, ja? Rāmītis, kurā viņš atrodas. Un šeit zem spacing mums ir line spacing. Ja mēs viņu bīdam pa kreisi, tad burti pielīdzinās tuvāk, ja bīdam pa labi, tad mums palielinās atstarpes starp rindiņām. Bet redziet, te, re, kur ir tas Encore text box, Encore viņš saucās, bounding box ir citās programmās. Un šobrīd man ir izvēlēts uz leju bultiņām. Un kā jūs redziet, pie line spacing mūsu teksts iet uz leju. Ja es izvēlēšos uz augšu uz leju, tad, re, kur redziet, pirmā un pēdējā rindiņa man kustās un vidēja stāv uz vietas. Ja es paņemšu šo bultiņu uz augšu, kur skatās, tad mans teksts apakšējā līnijā būs rindiņa nofiksētā, un teksts ies uz augšu un tad uz leju, ja? Tā kā atkarība no tā, ko jūs vēlēsieties darīt tālāk ar savu tekstu, kā jūs vēlaties viņu modificēt, jūs varat šeit izvēlēties attiecīgo variantu, ja? Kā jūs ar viņu strādāsiet, un tad veidot tālāk. Ņemiet šo vērā. Ja citreiz jums liekas, kāpēc tur mans teksts gribēju pierakstīt vēl vienu rindiņu. Un es gribu, lai teksti kā stāvētu šeit uz vietas, ja? Bet man tur stāv, piemēram, opa, un redziet, un viņš te kustās. Tad ir jautājums, es negribu, lai viņš kustās tā kā uz augšu uz leju. Kas man ir jāizdara? Vienīgais, kas ir jāizdara, ir jāpamaina šis te, jā, uz kurien viņš ies. Tikai jūs pamainiet, tad atkal teksts paliek vietā un tikai uz leju jūs turpiniet tālāk. Nu, re. Un principā ar Google līdīgu diezgan smuku arī var uztaisīt dizainu. Droši izveidojiet kaut kādu smuku variantu. Pamēģiniet, lūdzu, izveidojiet savu 3 laikam lapas, ja, un paspēlēties ar līdingu, paspēlēties ar šiem Encore textbox, kad jūs izvēlaties 1, 2, 3, lai vienkārši jūsu prāts pierod, ka tā notiek, tā ir, ja, lai jūs saprotat, kā ar to strādāt, un tad uztaisiet kādu smuku, izmantojot līdingu dizainu. Jā, it kā nekā nav, reāli nekā tā nav, ka viens vārds uzrakstīts 7 reizes. Viss. Vienīgais te, kur man ir jāuztaisa mazāks rāmīts, un tad ir jānocentrē tā, lai smuki ir tieši centrā. Vai var uzrakstīt atkal uz skolu? Nē, nē. Jā, droši. Paspēlējamies. Fonti ir dažādi, un citiem ir iespēja uztaisīt, piemēram, treknus burtus, kā arī, bet citiem nē. Šeit zemāk ir parādīts alta, ja, redzēt alta. Un šeit ir nobloķēta iespēja uzlikt bold. Tad citreiz ir, citreiz nav. Ko darīt, ja mums vajag treknākus burtus? Vai, tā kā, ja nav, vai tad tiešām nevar uzlikt treknākus burtus? Var apiet to caur efektiem. Tekstam ir efekti šeit augšā. Ja mēs noklikšķinām uz viņiem, tad te mēs varam izvēlēties outline. Outline ir ārējā līnija, ja, kontūra līnija. Tad vēlreiz pierakstiet alta tekstu, ja, jūs varat uzrakstīt Learn Design, un tad izvēlēties fonts alta, 100 izmērs, un uzliekam outline. Un šeit, kas ir svarīgs, jo viņš uzliek viņu kaut kādā krāsā vēl,
jā, redzēt pa virsu, bet mums vajag viņu melnā. Un outline ir šeit color, jā, kur redzēt zemāk. Mēs paņemam vienkārši tajā pašā krāsā, kurā mums ir burti. Jā, man ir melnā, tāpēc arī melnā krāsā taisu outline, un šeit mēs varam arī thickness pamainīt, cik biezākus burtus mēs vēlamies. Un tad, attiecīgi, vēl pārbaudām, vai mums patīk trekings starp viņiem, tas attālums starp burtiem. Jā, viss der, tad droši atstājam. Ja gribās vēl kaut ko pielāgot, protams, mēs varam tad vēl te paspēlēties ar atstarpītēm. Uztaisam. Un uztaisiet lūdzu to divās krāsās, lai būtu gan melnā krāsā, gan arī kādā citā krāsainā. To jūs varat izvēlēties paši, kurā. Un priekš tam tad jums vajag vienkārši paņemties pašas. Tagad mēs uzrakstīsim live ar Lava Pro grunču. Ja, tas ir šrifts fonts. Lava Pro grunču. Ko mēs gribēsim panākt? Tad mēs gribēsim smuki mums attaisīt, lai būtu dažādās krāsās. Ja? Lai būtu viena daļa vienā krāsā, otra daļa citā красā. Еще раз, как называется стиль? Вот он здесь выделен у меня, и вот он здесь написан. Lava Pro grunču. Nu, savukārt tad uztaisām, nocentrējām. Pilnīgi pietiekami lielu uztaisam, viņa ir 362. Pozīcijas varam viņu uzlikt centrā. Vienīgs atkal skatāties tālī. Mums tas bounding box ir. Tā. Okay. Un tad mēs viņu eksportējam tādu, kāds viņš ir. Un taisam share, download. Izvēlamies, tad izķiksējam visas lapas, ieķiksējam current page, jo mēs esam uz esošās lapas, done, un PNG tips. Ja, eksportējam caur share, pārbaudam, ka ir PNG, un šeit izvēlamies attiecīgo lapas numuru download. Tad, kad būs, tad jūs šo bildi ieliekat iekšā. Ja, redziet, kur ir šī bilde. Un mēs viņu palielinam. Vienkārši maksimāli uz visu laukumu. Mēs netaisam viņu mazāko, jo tad teksts nebūs pa virsu, ja? Mēs taisām viņu arī lielāko. Pirms šī, ko mēs izdarām, mēs varam pārkrāsot tekstu, ja, pašu tekstu, kas mums ir. Mēs varam izvēlēties kādu citu krāsu, lai uzreiz, kad mēs tagad liksim, ja, reku, tur viņš ir tā kā aizmugurē. Un skatieties, ko mēs izdarīsim. Mēs viņu izdarīsim tā kā mazāko uz pusi un pārvilksim uz augšu, kontrolu un kvadrātu iekaviņa. Vai arī caur position un slāņiem mēs viņu noliekam šo bildi augstāk. Ja, un šo tekstu zemāk. Un tad attiecīgi mums būs teksts sadalīts divās krāsās.
viena daļa ir bilde, otra daļa ir pats teksts, ja, kuru mēs varam mainīt. Šī ir Еще раз bildīte, можете, пожалуйста? конечно, un šeit ir teksts kaut kādā krāsā, kuru mēs varam mainīt, tad attiecīgi mums viss mainīsies. Ja. Taisīt vairākus elementus, variantus, tad jūs varat taisīt 2 krāsainu, tā kā 3 krāsainu. Ok, 2 krāsains tā kā paliek, bet vairākas reizes, ja, tiek atkārtota krāsa. Varam ielikt iekšā vēlreiz vēl vienu bildi, atkal mēs varam viņu palielināt. Un tad varam vēl viņu sīsināt, tad re, kur būs botiņi mūsu burtiņam, kā žociņi. Kā arī ir iespēja uztaisīt, lai burti būtu krāsaini. Katrs burts savā krāsā. Vai daļa. Jo burtu jau mēs varējām pārkrāsot, bet daļu no burtām tas būtu sarežģīti. Bet mēs to varam. Uztaisiet lūdzu 3 variantus. Tad viens variants ir pats pirmais, kad ir vienkārši uz pusēm. Nākamais, kad mums ir vairākas krāsas, tā kā zebra, ja? Un vēl viens variants, kā vertikāli. Protams, jūs varat vēl vienu krāsu iedot, eksportēt šo bildi un arī pielikt klāt, un tad jums būs 3 krāsas. Var arī tā. Un tagad mums būs kur tāds stils. Tad mēs rakstam tekstu. Pirmkārt, protams, mēs taisam jaunu lapu. Tad mēs ņemam tekstu un rakstam. Es izmantoju Archivo Black. Ja, Archivo Black. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir diezgan biezs teksts. Ja būs plāni burti, tad šīs efekts viņš nebūs, vienkārši nesmuki izskatīsies. Ja? Tad mums ir vajadzīgi tie burti, kuri ir trekni, ja, uzreiz. Un šis ir tāds Archivo Black, un šis lielisks variants. Tātad, ko mēs darām? Kur jauna lapa, mēs ņemam tekstu, add a heading, rakstam šeit, ierakstīju kanvā, labāk ar lieliem vārdiem, būs smukāk. Iezīmēju visu tekstu, un tad mēs izmantojam Archivo Black. Ejam šeit, un te rakstu Archivo. Un viņš ir, kur Archivo Black. Ir. Tagad palielinu viņu, cik man viņu gribās. Taisu citu krāsu. Un es taisu kopiju. Un šai kopijai mēs uzliksim efektu. Efekts. Un šis efekts saucās hollow. Hollow, šādi. Un mēs viņu liekam pa virsu. Ja, redziet? Uztaisīšu duplikātu. Un tagad pie elementiem mēs atrodam objektu. Es paņēmu meitenīti, pierakstīju girl.
Un tagad skatieties, mums vajag, lai šī meitenīte būtu starp abiem uzrakstiem. Tad kontrolieka viņa, kur ir. Un tad mums vajag galvenais vienu uzlikt uz citu tekstu. Un tad kur ir efekts panākts. Nu, tad, lai vēl būtu pabeigts dizains, tad vajag kaut ko viņa iedot rociņā. Un, lai mums būtu labs garstāvoklis, tad mēs dodam viņai saulītī. Ja? Jo jādalās ar visu labāko par pasauli. Un tas ir mūsu smaids. Tad, piemēram, jūs varat arī uztaisīt tā, lai būtu, kur redzēt, viņam rociņa iet kā ārpusē. Jo tā objekts ir aizmugurē, bet tā kā mēs attēlu varam samazināt, tā kā noņemt kaut kādu vienu daļu, redzēt, tad mēs varam panākt šo te efektu, ka mums viņš iet laukā no burta. Tagad jūs varat paši izdomāt kādu uzrakstu un ielikt cilvēciņu un uztaisiet tā, lai viņš izskatītos, ka viņam kaut kas ir cauri, ja? Caur to burtu. Lai jums vajadzētu uztaisīt papildus elementu, uzlikt viņu pa virsmu. Kad sanāk kaut kas tāds. Jā, uzrakstīsim tekstu. Tā, es pamainīšu mazliet fonu, lai viņš nav tik raibs. Koncentrēšu. Vienmēr līdz skaisti un forši skatīties, kad ir izlīdzināts viss. Un tātad, ko mēs varam izdarīt? Ja mums vajag gradientu uz tekstu, bet mēs zinām, ka uz tekstu mēs tā kā nevaram viņu uzlikt, ja? Mēs ejam uz aplikācijām. Šeit ir apps. Un te mēs varam uzrakstīt type gradient. Ielikšu viņu arī čatā. Type gradient. Un noklikšķinam. Bet skatieties, tad, principā, šīs teksts mums nav vajadzīgs, jo mums būs jāraksta šeit, tajā type gradientā. Mēs ierakstam šo tekstu šeit. Jā, zināšanas. Šeit mēs arī izvēlamies fontu. Tā, arhīva black, un šeit es arī viņu atrodu, kur ir. Aizēju atpakaļ uz pultiņu. Tad ir gradients. Skatos te, viņš piedāvā no gaiša zilo uz tumša zilo, mazliet uz violeto. Es varu noklikšķināt uz bumbulīti, izvēlēties kādu citu krāsu. Es varu mazliet viņu pabīdīt, un tad šī krāsa arī, kur redzēt, kustās. Kā tas viss izskatīsies, es redzēšu šeit, mazliet augstāk, un es varu arī pamainīt virzienu, kā man viņš tiks uzlikts. Te var uztaisīt reset position, kā bija pēc noklusējuma. Tad te var droši izvēlēties to variantu, to stilu, kas jums patīk. Līdz tam brīdim, kamēr jūs viņu neakceptējāt, tad viņš vēl mainās. Jā. Piemēram, šeit vēl gribās. Un, kas tālāk, tad add to dizainas noklikšķinu. Un, kur mums parādās šīs te teksts. Ja mums kaut ko vajag pamainīt,
droši varam pamainīt vietas, varam pievienot vēl vienu punktiņu, vai vienkārši noklikšanu brīvajā vietiņā. Paskatīties, cik mums patīk tagad. Un update elementu. Un tad viņš samaina viņu. Vai arī var izklikšķināt laukā un tad izveidot vēl vienu variantu. Pavisam citu, ar citām krāsām. Un tad add to design.